Labdien! Ar jums kopā ir profesionāls psihiatrs Ilma Karčevska. Mēs turpinam tēmu ģimenes konfliktoloģijas pamati, un šoreiz runāsim par 10. fragmentu, kā ģimenei ir svarīgi piekāpties. Ja viens vai abi no laulātajiem nemāk piekāpties, nav spējīgs veikt soli pretī, tad tas bieži noved pie ģimenes izjukšanas. Psihologi uzskata, ka jāpiekāpjas vispār abiem laulātajiem, taču pirmais sāks piekāpties tas, kurš sapratīs, ka uzturot konfliktu var izjukt ģimeni. Nedrīkst uzskatīt, ka piekāpšanās ir nokļūšana zem tupeles, kā cilvēki saka, ja? Ka cilvēks zaudē savu individualitāti, lēpnumu, kļūst nelaimīgs ģimenes dzīvē. Bieži tas formējas vecāku ģimenē, kur bērns aizstāv savas tiesības, kliedz, klusē, draudot. Vitāli svarīgi ir iemācīties izturību, prasmi pārliecinoši aizstāvēt savu redzes viedokli. Tāpat sarunā jāizmanto loģiski argumenti, runāt emocionāli, bet pazeminātā tonī. Ja draugu nevar pārliecināt, jāpārtrauc bezjēdzīgs, jāpārtrauc strīds, jo viņš principā būs bezjēdzīgs. Nepievērsiet ģimenes, nepārvērtiet ģimenes diskusijas skandālos, strīdos, attiecību noskaidrošanā. Iemācieties cienīt viens otru. Ja jūsu vēlēšanās ir nostabilizēt attiecības ģimenēs, tad vajag kaut daļēji piekāpties draugam viņa prasībās. Ir situācijas, kad viena partnera piekāpšanās ir nepieciešama, vitāli svarīga, lai tiešām ģimene turpinātu saglabāties. Lūk, piemērs. Laulātais draugs ir nomākts, pārdzīvo emocionālo krīzi, jūtās nedroši. Viņš nekontaktē ne tāpēc, ka ir dusmīgs, bet tāpēc, ka jūtās apvainots, domā, ka netiek mīlēts un ir nelaimīgs. Laulātājiem tiešām ir taisnība, tāpēc viņš nevēlas kontaktēties. Nesiet vīrišķīgi, atrodiet sevī spēku atzīt savu kļūdu. Reizēm, lai sarunātos, nepieciešami tikai daži mīļi vārdi, neliela uzmanība. Reizēm konfliktu vajag risināt ar nopietnas sarunas palīdzību. Pirmais spēr soli tas, kurš kļūdījies. Reizēm, lai atrisinātu sarežģītu problēmu, beigtu tādu ilgstošu konfliktu, pietiek vienam no laulātājiem izveidot kontaktu ar otru, atrast kompromisu situācijas risināšanai. Vienam tas ir jāmeklē. Tāpēc, piekāpties, mūsu šī fragmenta nosaukums ir jāprot piekāpties. Tāpēc piekāpties, ja redzat, ka konflikts sāk novest pie attiecību sairšanas. Atcerieties, ka biežāk piekāpjās stiprais, gudrākais, ar tieksmi uz līdzpārdzīvošanu, uz izpratni. Paldies jums par uzmanību. Ar jums kopā bija Ilma Karčevska. Šo tematu mēs vēl turpināsim. Nākošais fragments būs parunāsim par pašnovērtējumu nākošā fragmentā. А я хочу поблагодарить профессора Раису Андрезаню за поддержку
До новых встреч в видеостудии «Круизор» Латвийского центра возможностей человека. Спасибо.